tikai bišķiņ pacenšos aizķert tās lietiņas, kas mums jau visiem ir zināmas, pārsvarā uzsverot, kas tieši tāds feins un neparasts ir izlaist vai piedāvāts kāzu portrētu pasākumu fotografiem vai vienkārši hobistiem. Skatoties to bildi tīri uz ekrāna ar izgrieztiem maliem, mēs redzam to bildi, kā viņa jābūt. Nevis kā viņa bija īstenībā. 85 vai 135 izgriezt to kadriņu ar Einaru uz kresla, un mums būs ideāls tāds studijas portrets. Pietiekami kvalitāte par sapratīgu naudu, un vislielākais fotografu daudzums skrien tieši ar sweet spot kamerām. Daži momenti tieši par jaunu modeli. Viņi ir palielinājuši sensora izšķirtspēju, lai nodrošinātu labāku kropu iespēju. Gan mums būs viena nianse, kas tieši skārta ar lielāku izšķirtspēju uz negatīvu daļu. Bet iepriekš bija 24 megapikseli, tagad gan, piemēram, Sony A7 versija 33, tepat mums arī gandrīz 33. Visam jaunam kameram tagad jums ir iespēja ieregulēt uzņemšanu pirms nospiest pogu līdz galam. Ja mēs fočējam maksimāla ātruma 20 kadri sekundē, tad mums pussekunde var būt ierakstīta. Ja mēs samazināsim to prerekordu uz 10 kadriem sekundē, mēs varam 1 sekundi rakstīt iekšā. Ja mums pietiek ar 5 kadriem sekundē, mēs varam 2 sekundes rakstīt iekšā. Tātad mēs nospiežam pogu, kamera sāka bildēt, tik līdz mēs nospiežam līdz galam, tas bildes saglabājas. Varam turēt jebkuru laiku, kamera saglabās tas bildes. Ideāli sportam, ideāli kaut kādiem svarīgiem momentiem, ideāli kaut kādiem nejaušiem momentiem, dzīvniekiem, visur, kur mēs nevaram paredzēt to brīdi, bet mēs varam iepriekš jau tās saglabāt. CF Express kartiņā paralēli pie Ultra High Speed otras kartes. Tā kā 2 kartes var visādi rakstīt, dublēt, vai sākumā viena pēc tam otra, vai lieli faili un mazie faili. Līdz 40 kadriem sekundi viņiem ir palielināts tieši ar elektronisku šateri, un tur interesanti momenti, ka ieslēdzot elektronisku šateri, bišķiņ pazemināsies bildes kvalitāte, jo pilnvērtīgi kamera spēja līdz 14 bitiem ierakstīt krāsu dziļumu, bet ar elektronisku šateri 12 frame. Pēc, ja kādam patīk pilnīgi klusais slēdzis, varat turēt galvā, ka ar elektronisku šateri mums bišķiņ zemāka ir tā kvalitāte. Un palielināts 3 reizes apjoms, cik mēs varam ierakstīt kadrus reize. Šis ir ļoti interesants jaunumiņš, ka vienlaicīgi uz ekrāniņa var atspoguļot gan, piemēram, horizontāli 16:9, gan vertikāli 16:9 to rāmīti. Rezultātā fočējot vai filmējot, fotografs operators var uzreiz rēķināties, kā pēc tam es izgriezīšu horizontālu kadru, kā es pēc tam izgriezīšu vertikālu kadru. Vai vienlaicīgi atspoguļot 4x3 klasisko taisnu stūri un kvadrātu. Un mēs rēķināmies, lai mums kvadrāts būtu Instagramam, klasisks horizontāls būtu citam publikācijām. Iepriekš neviena kamera nevarēja 2 rāmišus vienlaikā atspoguļot. Autofokusa pirmo reizi pievienojas funkcija reģistrēt sejas. Tieši ar 6 Mark III kamerai tās var darboties šitādi. Piemēram, ir kaut kāda sporta komanda, tur volejbols vai drīzāk basketbols. Jūs varat ekrānā ieslēgt visus sportistus, ar kameru nofočēt katru to sportistu vai iekačāt bildes caur aplikāciju vai caur kartiņu. Un pēc tam paceļot kameru sporta laukumā, kad visi sportisti skrien, kamera fokusēsies tikai uz saviem. Kāzu gadījumā mēs varam paņemt galveno pāri, paņemt viņu bildes no Instagramā, pafočēt tas bildes ar fočiku, viņš iemācīsies, un pēc tam kāzu dienā kamera pie ieslēgtas funkcijas fokusēsies tikai uz jaunu pāri. Var paņemt vecākus vai paņemt leciniekus. Kā viņš jāielādē kaut kā? Var caur aplikāciju, var caur kartiņu, var vienkārši bildēt no ekrāna. Dažādi apgaismojuma rezultātā mēs iemācīsim kameru pilnīgi atpazīt šo cilvēku visus apstākļos. Kur tas var palīdzēt, ja var iedomāties,
ienāk kaut kāds viesis, iebrauc, un lidostā visi satiek šo te viesi. Jums nav jāzina to personīgi, jūs varat to apmācīt uz jaunumu ziņām, uz bildēm, un pēc tam tikai turēt kameru, kamēr viņi nesafokusēsies, tas nozīmē, ka viesa nav. Viņu nav jums pašiem jāredz. Pie tam viņi tā kā prot to atpazīt gan no sāna, gan no priekšas, diezgan jauks tāds jaunums. Šeit, ko es pieminēju iepriekš, ka Mark II kamerai ar 24 megapikseliem dabiska jūtība bija līdz 100 tūkstoši ISO. Sanāk tagad, palielinājot megapikselu daudzumu, bišķi nokrīta dabiskais diapazons. Un paplašinājums nevis 200 tūkstoši, bet 100 tūkstoši. Jebkura gadījumā ļoti daudz, jebkura gadījumā ārkārtīgi augstie ISO, bet tas ir māksla par papildus megapikseliem. Un vēl viens neparasts jaunumiņš, ka Japāņā tagad visi ir traki par to, lai bildi nevajag apstrādāt, lai uzreiz jūs bildi varat nopublicēt. Un visas jaunas mazas kameriņas, kā tur Fuji vai Rikohi, ir stila izvēlnes ritenteņš, kur var uzreiz tā kā apstrādi filtru uzlikt pati kamerā. Canons arī seko tai tendencei. Mums parādījās atsevišķa fiziska podziņa Color, un ar to pogu mēs uzreiz varam izvēlēties filmiņu simulāciju. Respektīvi, bildējot JPEG, jums ir Color preseti, kuri ir paplašināti no iepriekšējās paudzes, ko var izsaukt ar vienas pogas nospiešanu, un pēc tam ar ritentiņiem uzreiz izvēlēties kādu no tām krāsām.